Paskaties labi uz šo attēlu. Šī kādreiz bija Krievu tanku kolonna, bet tagad tas ir kapsēta zem klajas debesis. Viena vraka pēc otras izkārtotas rindā uz zemes ceļa Ukrainas austrumos vēl joprojām kūp. Un šajā stāstā ir viena lieta, ko gandrīz visi palaida garām. Pēc tik lieliem zaudējumiem Krievija apstājās. Tās 6 veselus mēnešus neveica nevienu bruņutehnikas uzbrukumu. Acīm redzamais izskaidrojums būtu teikt, ka viņiem beidzās tanki, bet tā nebija. Tas, kas pusgadu aizkavēja lielāko armiju Eiropā, bija kas cits. Kaut kas, ko Ukraina izdarīja klusībā, tumsā un nevienam nepateica. Ļauj man tev parādīt, kas notiek. Starp 2025. gada maiju un oktobri kaujas frontē notika kaut kas dīvains. Krievija, kas visu karu bija sūtījusi bruņatehnikas viļņus pret Ukrainas līnijām, vienkārši pārstāja to darīt. Tanku kolonu vietā sāka parādīties sīkas grupas. 2, 3 karavīri rāpo pa krūmiem, cenšoties iefiltrēties, lai viņus nepamanītu. Un pasaules to paskatījās un teica, cik gudri kāda jauna un vieda taktika. Taču tur nebija nekā gudra. Patiesībā tas ir tas, kas paliek pāri kara mašīnai, kad kāds no tās izņem vissvarīgāko detaļu. Un, lai tu saprastu, kas tā ir par detaļu, man tev jāizskaidro viena lieta par to, kā Krievija karo, jo bez tā nekas no pārējā nav saprotams, vai ne? Ir teiciens, ko militārie analītiķi izmanto, lai raksturotu Krievijas armiju. Tā ir artilērijas armija ar daudziem tankiem. Ievērs uzmanību secībai. Artilērija nāk pirmā. Un tas nav tikai izteiciens. Saskaņā ar Karalisko apvienoto dienestu institūtu, vienu no pasaulē visvairāk cienītajiem aizsardzības institūtiem, artilērija ir Krievijas galvenais iznīcinošais spēks. Kamēr rietumu armijas izmanto lielgabalus, lai atbalstītu karaspēka virzību, Krievijā ir otrādi. Karaspēks pārvietojas, lai novietotu artilēriju pozīcijā, no kuras varētu iznīcināt ienaidnieku. Tā ir tā, kas atver ceļu. Tā ir tā, kas mīkstina aizsardzību, pirms kāds Krievu karavīrs tuvojas. Tas nāk jau no seniem laikiem. No padomju doktrīnas. Kopš Otrā pasaules kara Krievija izmantoja artilēriju, lai sagrautu veselas aizsardzības līnijas un bieži vien nopostītu veselas pilsētas. Tā kļuva par viņu firmas zīmi. Tas, ko jūs šeit redzat, ir BM-21 grad vairāku raķešu palaišanas iekārta. Padomju sistēma, kas dažu sekundžu laikā izšauj 10 raķešu, lai piesātinātu visu teritoriju ar uguni. Šis uguns lietus ir Krievu kara rokraksts. Un zini, kas vēl? Krievi ir iemācījušies aizsargāt šos lielgabalus. Viņi atrodas kādus 12–15 kilometrus aiz līnijas un nakti pavada vēl tālāk, tikai tuvojas, lai izšautu, un tad ātri atkāpjas, lai izvairītos no atbildes uguns. Tātad tiem, kas zina Krievu kara doktrīnu, viena lieta ir pavisam skaidra. Viņiem artilērija nav tikai sīkums. Tā ir mugurkauls. Tā ir tā, kas liek visai armijai darboties. Tagad iedomājies, kas notiek, ja kāds izrauj šo mugurkaulu. Ukraina atklāja veidu, kā sasniegt tieši to vietu, kur Krievi jutās droši. Tieši to arī Ukraina izdarīja. Un operācijas nosaukums ir gandrīz kā joks. Viņi to nosauca par Oksānu. Tas ir labi zināmas lielveikalu ķēdes nosaukums Eiropā. Iekšējais iesauka, tāds kā izsmiekls, vienai no postošākajām kara operācijām. Un pats interesantākais ir tas, kā tā radās. Pēc paša Ukrainas aizsardzības ministra Mihaila Fedorova teiktā, viss sākās nejauši. Komanda meklēja konkrētu mērķi 25 kilometru attālumā. Viņi to neatrada. Tad viņi beigās aizlidoja gandrīz 50 kilometrus okupētās teritorijas dziļumā. Un tieši tur viņi ieraudzīja Krievus, kuri bija pilnīgi atslābinājušies, pārāk tālu no frontes, lai iedomātos, ka kāds viņus varētu sasniegt, kamēr viņi bezrūpīgi sēž uz sava aprīkojuma.
Un tad radās ideja. Un ja mēs nosūtītu daudz bumbu dronu tieši tik dziļi, kur viņi jūtās droši, un iznīcinātu visu uzreiz? Tas, ko jūs tagad redzat, ir šī ideja, šī metode īstenota praksē. Smags bumbu drons naktī klusumā lidinās virs stāvoša Krievu tanka, nometot munīciju vienu pēc otras. Katrs sprādziens precīzi trāpa mērķī. Tagad iedomājieties to, ko tikko redzējāt. Tikai 100 reižu vairāk. Apmēram 1000 dronu 3 naktīs. Tas arī notika. Vairāk nekā 800 iznīcinātu bruņumašīnu. Kopumā 949 mērķiem tika trāpīts, visi vairāk nekā 50 km attālumā no frontes līnijas. Viss tiek koordinēts ar sistēmu, ko sauc par Delta, kas apvieno vienā kartē reāllaikā katru drona attēlu un katru informāciju no karaspēka. 2 Ukrainas elites vienības, sauktas par Lazars un Nemesis, bija aiz tā visa. Un 2026. gada jūnijā sākās otrā fāze, kas tika nosaukta par Artahan. Tas pats vārdu spēle kā iepriekš, tikai tagad ar vārdu art priekšā, atsaucoties uz artilēriju. Un viņi atkal mērķēja uz artilēriju. Ko viņi darīja? Viņi devās uz Hersonas, Zaporīžas, Doņetskas un Starobiļskas reģioniem. 231 mērķim tika trāpīts, 171 iznīcināts. Rezultāts. Pirmajā operācijas dienā Krievu aktivitāte samazinājās no 30 līdz 80%. Atkarībā no posma. Bet nāvējošākais trieciens nebija tankiem. Tas bija detaļā, kuru Krievija vienkārši nespēja aizvietot. Jo bija tehniska problēma, kas Ukrainai jau ilgu laiku sagādāja grūtības. Kad tu met granātu, neko īpašu, uz lielgabala, tu to bojā, bet vairumā gadījumu Krievi spēj to salabot un ātri atgriezt lielgabalu kaujā. Bojājums ir īslaicīgs, tāpēc Ukrainas inženieri mēnešiem ilgi strādāja pie risinājuma un izveidoja jaunu munīciju, kas paredzēta tikai vienam mērķim – uzspridzināt artilērijas stobru no iekšpuses, tā, lai šo lielgabalu vairs nekad nevarētu izmantot. Tas nav vienkārši sabojāt lielgabalu, tas ir to pilnībā iznīcināt. Un paša Fjodorova, Ukrainas aizsardzības ministra, vārdi to labi izskaidro. Viņš teica, ka tikai 2 naktīs ar šo speciālo munīciju tika iznīcinātas 250 Krievu artilērijas vienības. Un ir video apstiprinājums katram gadījumam. 250 stobri neatgriezeniski iznīcināti 2 naktīs. Aiz lielas daļas šīs dronu stratēģijas stāv pulkvedis Pavlo Jelizarovs un grupa Lazar, kas kara laikā ir iznīcinājuši vairāk nekā 13 miljardus dolāru vērtu Krievijas tehniku. Ja šis stāsts tev atklāja kaut ko, ko tu nezināji, tad nospied patīk un abonē kanālu jau tagad, jo mēs sekojam katram šī kara notikumam tuvplānā, un tu noteikti nevēlēsies palaist garām to, kas vēl sekos. Un tas, kas vēl sekos, ir tieši tas, ko šis ierocis izraisa visā armijā. Kāpēc? Izpostīt stobru ir tikai sākums. Padomā kopā ar mani. Kas Krievijai paliek pāri pēc tam, jo visa armija tika būvēta ap artilēriju? Noņem artilēriju, un uzbrukums dodas pilnīgi neaizsargāts kaujā. Bez tās smagās uguns, kas iepriekš mīkstināja Ukrainas aizsardzību, Krievijas karavīriem ir jāuzbruk daudz stiprākām pozīcijām un vēl jāsaskaras ar dronu bariem savā ceļā. Rezultāts ir nežēlīgs. Un tas neesmu es, kas to saka. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs. Avots ārpus konflikta to apgalvoja. Nogalināto vai ievainoto Krievu attiecība pret Ukraiņiem ir pieaugusi no 3 līdz 8 Krieviem uz katru Ukraini. Viņš aprēķina, ka Krievijai ir apmēram 35,000 zaudējumu mēnesī. Un ir dati, kas apkopo visu kopš 2026. gada sākuma. Ukrainas drona operatori likvidēja 12,500 Krievu vairāk nekā Krievija spēja savervēt tajā pašā periodā. Tas nozīmē, ka plaisa tikai palielinās.
Tas, ko jūs tagad redzat, ir Ukrainas iznīcinātājs, kas met precīzi vadāmas bumbas uz uzbrukuma grupām un Krievu pozīcijām, kas paslēptas mežā. Šāda aina atkārtojas katru dienu. Un paskatieties, cik izkropļota šī situācija ir Maskavai. Krievijas armija turpina saņemt pavēli uzbrukt tāpat kā vienmēr, dienu no dienas. Tikai nesenā 24 stundu periodā frontē notika vairāk nekā 250 sadursmi, vissmagākās Pokrovskas un Slovjanskas sektoros. Pavēle virzīties uz priekšu nav mainījusies. Kas ir mainījies, ir tas, ka tagad šie vīri virzās uz priekšu bez uguns vairoga, kam vajadzētu iet viņiem pa priekšu. Tātad tā jaunā un gudrā divu karavīru grupu taktika nekad nav bijusi nekāda taktika. Tā bija izmisība. Tas bija vienīgais veids, kā uzbrukt, kad tev vairs nav ar ko normāli uzbrukt. Bet jūs varētu domāt, labi, un vai Krievija neatgūstas? Vai tad nepietiek tikai saražot vairāk? Un šeit mums jābūt godīgiem, jo ir reāli šķēršļi. Patiesība ir tāda, ka Krievija cenšas panākt. Tās plāns ir saražot vairāk nekā 7 miljonus dronu 2026. gadā. 7 miljoni. Tas ir ļoti daudz. Un būtu muļķīgi izlikties, ka tas nav svarīgi. Tikai ir problēma, kuru viņi vēl nav spējuši atrisināt. Ukraina ir vairākus gadus priekšā. Šodien Ukraiņu pirmās personas skatu droni jau pārspēja Krievu dronus frontes līnijā, attiecībā uz 1:1. Un šī priekšrocība tikai pieaug. Tikai maijā Ukraina trāpīja gandrīz 180 000 militāro mērķu, lielākā daļa ar droniem. Un tas neapstājās tikai pie daudzuma. Ukraina jau ir izstrādājusi vidējas darbības dronus, kas spēj lidot 200 km vai vairāk, kas nozīmē, ka pat artilērijas atkāpšanās uz aizmuguri nerisina Krievijas problēmu. Jo šādā attālumā lielgabals jau kļūst bezjēdzīgs. Ir droni ar mākslīgo intelektu, kas paši identificē mērķi, nepaļaujoties uz satelīta signālu, kas nozīmē, ka Krievijas elektroniskā kara darbība vairs nevar neko bloķēt. Un visā šajā ir gandrīz smieklīga detaļa. Ukraina apmāca operatorus, lai notriektu Krievijas bumbu dronus Shahed, izmantojot modificētu GTA veida spēles versiju kā lētu simulātoru. Tāda ir kara realitāte mūsdienās. Operatori trenējas video spēlē. Un vai zini, kāds ir šīs apmācības rezultāts reālajā dzīvē? Ukrainas pārtvērē drons, kas maksā tikai daļu no cenas, sasniedz un uzspridzina Krievijas Shahed dronu gaisā, Ukrainas debesīs. Lēts drons notriec dārgu dronu. Šķērslis ir reāls, un Krievija visticamāk neatlaidīsies. Bet viņa cenšas no attāluma panākt kādu, kurš jau ir aizskrējis priekšā. Tad atgriezīsimies pašā sākumā, tajā 6 mēnešu pārtraukumā, kuru neviens nespēja izskaidrot. Tagad viss iegūst jēgu, vai ne? Krievija neapstājās, lai mainītu savu taktiku. Tā apstājās, jo Ukraina klusībā zāģēja kāju, kas notur Krievijas armiju kājās. Jā, visa armija ir uzbūvēta ap artilēriju. Un pēkšņi tā jākarojas bez tās. Un šī ir tā daļa, kas uzdzen drebuļus, kad tu apstājies un padomā. Kara mašīna var izskatīties iespaidīga, biedējoša, neapturama, bet iekšpusē jau būt tukša. Milzis turpina iet uz priekšu inerces pēc, pat nepamanot, ka kāja jau ir pazudusi. Tieši to atklāja operācija Alchambro. Pasaulē visbaidītākā militārā vara bija atkarīga tikai no viena. Un, kad šo lietu tumsā pārtrauca, sabrukums jau bija sācies, pat ja vēl neviens to nebija pamanījis. Un šis stāsts vēl nav beidzies. Patiesībā tas ir tālu no beigām.
Prezidents Volodimirs Zelenskis jau ir apstiprinājis jaunu 40 dienu stratēģisko iniciatīvu, ko vada Ukrainas drošības dienests. Lai vēl vairāk pastiprinātu spiedienu pret Krievu iebrucējiem. Iespējams, ka pašlaik tiek gatavota operācijas 3. fāze. Un ņemot vērā, kā noritēja pirmās 2 fāzes, Krievija to uzzinās tikai tad, kad tas jau būs sācies. Tāpēc ir vērts būt šeit. Šis stāsts vēl tikai sāsināsies, un mēs sekosim katram tā solim. Abonē kanālu un ieslēdz paziņojumus. Lai neko nepalaistu garām. Un pirms tu aizej, atbildi man uz vienu jautājumu komentāros. Ja Ukraina jau vienreiz slepenībā apturēja Krievijas armiju un tagad gatavo nākamo posmu, vai tu domā, ka Krievija spēs atgūties laikus? Ieraksti komentāros savu minējumu. Es ļoti vēlos uzzināt. Paldies, ka skatāties un rakstāt komentārus. Tas mums ļoti daudz nozīmē. Tiekamies nākamajā video.